realizēties dzīvē, mācīties un tā. Kā es varu domāt par nākotni, kad es neredzu to nākotni? Kā es varu izdomāt, kur es gribu iet mācīties, kad es neredzu sevi vispār pēc 5 gadiem? Un tad es sāku štukot to tēmu par sēnēm un LSD, jo ar LSD man arī bija experience, un es sapratu, kā tas palīdz smadzenēm normāli strādāt. Un tad, protams, tajā brīdī jau bija daudz pētījumi, kur bija parādīts, ka sēnes palīdz depresiju, sēnes palīdz trauksmi, blā, blā, blā. Un tad es izdomāju, ko citu darīt. Klasisko to terapiju es izmēģināju, iet pie psihoterapeita, man nebija jēgas, un arī ārsts man to teica, ka reāli man tas īsti nav vajadzīgs. Kaut gan, protams, traumas ir, blā, 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 bet tas ir bullshit. Man ar to viss ir ok, es varu tikt ar to galā, bet man tieši nebija motivācijas. Un tad es sāku sēnes izmantot, protams, es lasīju, cik daudz, cik bieži vajag, bet pēc tam es sapratu, ka tomēr katram cilvēkam būs sava schēma, plus atkarīgs no tā, kāda mentālā veselība tev vispār ir un kāda diagnoze ir. Reāli par bipolāriem traucējumiem ļoti maz pētījumi, jo joprojām neviens nezin, kā reāli tos ārstēt. Līdz ar to vairāk pētījumi ir saistīti tieši ar depresijas ārstēšanu. Nu, protams, manējais galvenais mērķis bija ar sēnēm izārstēt to depresiju daļu no savas dzīves. Tad es atteicos no lielākas daļas no medikamentiem, atstāju tikai vienu medikamentu, kurš palīdz man gulēt, jo miegs man ir ļoti slikts, miegs man ir ļoti trausls. Un es domāju, es varu riskēt ar to, kad man mainīsies tas noskaņojums, bet es nevaru riskēt ar miegu, jo ļoti sliktas sekas pēc tam ir. Un tad es sāku padrusciņai, un tad es izveidoju priekš sevi schēmu, 5 dienas es lietoju, mazās devās sākot no 0,20 līdz 0,28, tas ir maksimums, un tas man uz nedēļu. Sanāk, 5 dienas es lietoju, 2 dienas man ir breiks. Pēc tam atkal nedēļu es lietoju, un pēc tās schēmas es turējos kaut kur 6 mēnešus, kaut gan vispār tas ir pa daudz, jo labāk to breiku ņemt biežāk. Un sanāk, 1 mēnesi, 1,5 mēnesi es nekad nebiju tik pozitīva. Man bija ļoti daudz motivācijas, man bija ļoti daudz enerģijas, man bija griba kaut ko darīt, kaut ko mainīt savā dzīvē. Un ne tikai domāt par to, bet sākt un kaut ko reāli darīt, jo domāšana tas ir viens, protams, ja tu gribi rezultātu, jāsāk kaut ko darīt. Un tad es biju īstenībā šokā, jo es sapratu, ka sēnes palīdz man ne tikai ar depresiju. Sēnes man palīdz arī justies stabili, man nelēkāja tas noskaņojums, kad bija mēnešreizes, nebija arī tie lecieni, jo, kad bipolārie traucējumi un mēnešreizes, tas ir vienkārši nošauties, Un vēl es pamanīju, kad man palika labāks miegs. Viņš nebija dziļāks, bet es sistematiski katru vakaru varēju iet gulēt vienā un tajā pašā laikā, un tas bija dēļ sēnēm tieši. Tie 0,25, ko teica, tas ir 0,25 grami? Kas tas sanāk? Miligrami laikam? No grama 0,25. Jā. Tas sanāk kaut kāds grams nedēļā, principā, iet 5. Bišķi. Kaut kas tam līdzīgs, jā. Kā tu varētu paskaidrot, kas ir mikrodozēšana? Mikrodozēšana tas ir tas, ka tu ļoti mazā daudzumā izmanto vielu, tagad runiet par sēnēm, un tev nevajag neko sajust. Ja tu sāc kaut ko just, tas nozīmē, ka deva ir pa lielu. Jo, teiksim, priekš manis pirmajā dienā vajag 0,20. Kādam tas būs 0,25. Jāskatās, un iet runa ne par svaru, kāds tev svars, bet runa iet par to, kā tavas smadzenes māk sadarboties ar to vielu. Un, teiksim, kad man bija posmi, kad es jau jūtu, ka tā ir depresija, tad deva man bija bišķi lielāka. Tātad tev vajag ne tikai sekot līdzi cipariņiem, ko tu izmanto, bet tev arī vajag analizēt un saprast, ko tu reāli jūti. Es vispār iesaku, lai tu vari sekot tam līdzi, lai tev ir kaut kāda dienas grāmata, burtnīca, lai tu vari rakstīt deva, kāda tev bija, ko tu sajūti, ko tu nesajūti, jo reāli pirmās 2-3 dienas tu īsti neko nejūti. Pēc tam, pēc nedēļas es tāda staigāju, kāpēc es esmu tik pozitīva? Un tāpēc, kad tu paliec pozitīvs, kad tev ir motivācija, enerģija, tu vari aizmirst par to, kā tas bija, kad tev bija slikti. Tāpēc labi, ja tu to visu ierakstīsi, lai tu pats vari salīdzināt. Cik regulāri tu šobrīd to dari?
Tagad man ir pārtraukums, tagad es neizmantoju sēnes kaut kur mēnesi, pusotru mēnesi, jo sanāk pirmos pusotru, 2 mēnešus es jūtu to bustu, bija tas pozitīvs. Pēc tam pārējie mēneši, viņi man bija arī pozitīvāk nekā ar medikamentiem, bet tomēr vairāk iet uz tādu stabilu stāvokli, kad reāli tev nav tās dzirksteles, tā var teikt, ja? Un tāpēc tagad es ņemu pārtraukumu, jo nākotnē man ir plāni, es gribu tos plānus realizēt, un lai man vieglāk to visu sasniegt un realizēt, tad es atkal sākšu mikrodozingu. Un es saprotu, šajā pārtraukumā tev vismaz šobrīd galīgi neliekās, ka tev būtu kaut kāds depresija. Tieši tā, es baidījos, ka viss tas atgriezīsies. Tagad, protams, es labāk māku sajust visus tos momentus, kad būs tas brīdis, kad tev sāksies depresija. Jo var pēc miega pamanīt, pēc tā, kā tu un ko tu ēd, ir daudzas nianses, bet reāli pēdējos mēnešus es jūtos labi. Man bija daži momenti, kad es aizrāvos ar vielām, bet tas bija dēļ tā, kad es pārslogota darbā esmu, ja, un paliek skumji, un tad gribās kaut ko izdarīt. Bet reāli dēļ sēnēm es pirmoreiz dzīvē sapratu, ka man patīk būt skaidrā, jo man 25 gados man bija alkoholisms. Tātad visu savu dzīvi es lietoju alkoholu, pēc tam es sāku lietot kaut ko citu, un, Kur būs jēga kaut ko darīt, kad tu vispār neredzi jēgu no skaidrās dzīves? Un sēnes pirmoreiz dzīvē iedeva man to sajūtu, ka ļoti forši būt skaidrā. Kurā brīdī tu saprati, ka šitais strādā? Vai pagāja kaut kāds laiks, vai tu uzreiz bezmaz vai apēdot saprati, wow? Nē, es teikšu tā, pirmās laikam nedēļas 2-3 man bija problēmas saprast to devu. Jo bija brīži, kad es vienkārši atnāku uz darbu un es saprotu, ka man paliek it kā augsti, it kā karsti. Tas ļoti bieži ir, ka tu lieto kaut kādas tādas vielas arī no LSD, ka tev it kā mainās tā sajūta. Tas nozīmē, ka deva bija pa lielu. Tad es mēģināju samazināt to devu. Un 3 nedēļas kaut kur man aizgāja, lai vienkārši iebrauktu un saprastu, kas der tieši man. Un pēc tam man bija jābūt vizītei pie psihiatra. Un tad es domāju, vajag pārcelt to vizīti, jo pagaidām man nav evidence, lai viņam kaut ko parādītu un pateikt, ka tas strādā. Un sanāk, es skipoju savu ārstu, laikam, kaut kur 5-6 mēnešus, jo reāli es gribēju, lai man ir kaut kāda informācija un pierādījumi, ka es varu pie viņa atnākt un pateikt, paskaties, man strādā. Tas strādā, tas nav vienkārši, ka es paņēmu no galvas, nē, tas reāli strādā.